Čau, nu ir klāta epizode. Jā, paldies par uzticību. Jā, esam 4. epizodē. Jā, un šī epizode varētu būt tā, runāsim vispār par valstiskumu. Jā, un kad 40. gadā, mēs jau zinām, tur viss bija visādi tādi, kā jā, tur visādi tādi dīvaini notikumi, un kaut kā jau vajadzēja sākties tam otrajam pasaules karam, visam notikties, jā, un tad tā, jā, tas arī valstiskums, jā, kāpēc arī mēs izšķīrāmies atdot, jā, savu valsti. Kā jau mēs bijām jauna valsts, un kaut kas bija, jā, pilnībā jauna, un pilnībā kaut kas nezināms, un tad tas nav nekāds briedums, un vēl tur, tur pusauģu vecums reāli, tur valstī bija tāds, jā, pubertāts laiks, teiksim, jā, atklāt sakot, tāds, ja tā skatās, jā, un tad līdz ar to mums tā kā nevajadzētu īsti sev pārmest, kāpēc tā notika, jā, kāpēc mēs tur nodevām savu zemi un tautu. Līdz ar to, drīzāk nebija attīstījies tāds valstiskums, jā, tāds, saprašana, ka mums kaut kas pieder, jā, ka mums kaut kas savs, jā, mums tā kā, varbūt vēl nebijām noticējuši kaut kam tādam, jā, mēs varbūt domājam, ka mēs esam kaut kāda tur daļa no lielās Krievijas, no lielās cariskās Krievijas, kā jau bija agrāk, jā, mēs visu laiku bijām kaut kāda daļiņa, tur maziņa vai lielāka vai mazāka daļa, jā, un lūk, un tā, varbūt tas vēl bija arī tāds iemesls, jā, ka mēs kaut ko, kā kalpu tauta pierādījām, ka mēs varam būt kungi un tā, bet un jā, kaut kā cerējām, ka varbūt tur tā Krievu lielā zeme tur novērtēs, ka mēs esam kaut ko tādu sasnieguši, jā. Bet, diemžēl nenovērtēja, jā, tas laikam, bija ļoti nesvarīgi, jā, tas, ko mēs sasniedzām, jā. Bet, jā, tāpēc mēs varbūt tā kā to izlaidām, jā, mūsu to valsti, tā kā tik brīvi, jā, tas nebija tāds vēl tā domāšana kaut kāda tur nobriedusi, jā, plus vēl, protams, vēl visādi citādi notikumi, kas tur griezās apkārt, visāds tur viesulis, jā, un vēl ienaidnieki, principā tā bija tāda ļoti spēcīga, laba ienaidnieka stratēģija, jā, īstenībā, kas tur tika panākts, jā. Jā, ka mēs tur latvieši tādi ļoti spēcīgi karotāji tauta, vienkārši nolikām ieročus, jā, un teicām, vienalga, jā, tur darīt, ko gribiet, jā, tas bija tāds aptumsums, cik prāta aptumsums, vai arī, vienkārši vēl viss kopā, kas tur notika, jā, tas viss tur tā notika, jā, tas arī kā nav īsti izpētīts, jā, viss tas, un tomēr, uz ko es eju, jā, es saprotu, tas ir kaut kāda tāda vainas, tā kā apzināšanos un atzīšana, jā, tas vienkārši tā apmēram stāsta, jā, tā kā labi, davai par to arī tā kā epizodē, čau visiem.